Mani sauc Santa Rubene. Šobrīd mans ikdienas darbs ir saistīts ar Rīgu, ar sociālo jomu un strādāju ar Ukrainas bēgļiem, bet pēc izglītības esmu pedagogs un savu pedagoģisko darbību esmu izvērsusi Teikta lauksētā Caunītes, mācot bērniem cept maizi. Esmu Betija Rubene. Ikdienā es studēju Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, maģistrantūrā, 1. kursā. Vēl es strādāju Auga aizsardzības zinātniskajā institūtā Agrihorts Jelgavā projektā saistībā ar savvaļas bitēm. Es esmu Jānis Rubens. Pēc augstskolas izglītības skaitos pedagogs ar maģistra grādu, bet nekad neesmu strādājis skolā. Ikdienā esmu uzņēmējs, ir pašam savus uzņēmumus un izpaužos lauksētā Caunītēs kaut ko iekārtojot, un tas ir tā kā vairāk mūsu kopīgais pasākums, kurā tad mēs šeit darbojamies. Es esmu Jēkabs Rubens. Es eju skolā. Jā. Un ikdienā pabūvēju Lego, lasu grāmatu un rūpu pazīmēju. Spēlēju tenisi arī, jā. Rubeņa ģimene ir vispār 6 cilvēku sastāvā. Šeit mēs esam 4, 2 nav klāt. Objektīvu iemeslu dēļ, un tāda pirmā darbošanās ar putniem, laikam varētu teikt tā, ka sākās arī iegādājoties šo te lauku māju, jo tad, kad mēs šeit ienācām, te bija kaut kādi 5-6 gadi, nebija nekas darīts, un bija pamatīgi aizaudzis, ja var tā teikt, aizaugušās pļaus varēja ienākt mājai pa durvīm. Un tas pirmais, ar ko mēs saskārāmies, bija tas, ka bija 2 griezes dzīvoja šeit patās tieši mūsu teritorijā. Burtiski 30, 50, 70 metri no durvīm viņas varēja dzirdēt. Un pirmajos salgriežos, kad mēs šeit svinējām, tad mēs vēl gājām meklēt griezi. Un tad jau pamazām mēs šeit sākām iekārtot. Un Betijas interese vienmēr ir bijis pa dabu, pa kukaiņiem, pa putniem, pa visu ko. Un tad arī viņai parādījās interese par putniem, un tad mēs sākām meklēt kontaktus, kā viņu, teiksim, iesaistīt vai kaut kādos kursos vai kādās grupās, kā viņas interesi varētu padziļināt. Un tad mēs pavilkāmies visi pa druscītim. Ja? Tad jau mēs iestājāmies ornitoloģijas biedrībā, esam visa ģimene. Vecākais dēls varbūt par putniem tik ļoti neinteresējās. Bet Paula, kur šeit nav klāt, viņa arī apmeklē gan jauno biologu skolu, viņa interesē zaļā bioloģiju, un nevarētu teikt, ka viņa būtu arī ļoti tālu no putniem. Viss sākās, manuprāt, ar Betijas gliemezīšu nešanu mājās. Viņa pa bērndārzā gāja, kad viņa nesa mājās kabatās gliemežus. Un reiz arī apsēžoties uz dīvāna, es nevarēju saprast īsti, kas tās pat aciņām mums pa dīvānu ir aizgājuši. Tikai pēc tam es sapratu, ka tie ir gliemezīši, kuri staigājuši pa mūsu dīvānu. Viņa ir nesus mājās vardes, tad, kad lija lietus, kā tagad atceros Jelgavas mājā, viņa gāja pa grāvjiem, lasīja vardes ar domu, ka viņa tās vardes pieredinās dzīvot mūsu metru reiz 50 centimetru apmēram tādā dīķītī. Protams, ka nākamajā dienā tās vardes tur nebija, bet viņa cītīgi viņas nesa. Mēs ar Paulu kādreiz braucām pie Ilgas Reiznieces uz nodarbībām, un Ilga vienā no nodarbībām izņēma tādus putniņus, kurus piespiežot, viņiem nāca skaņa ārā, tieši tā putniņa skaņa, un es sāku internetā meklēt, kur tādus putniņus var nopirkt. Un es atradu motocilu. Un man toreiz sanāca tāda interesanta satikšanās ar Edgaru Lediņu. Toreiz vēl nezināju, ka tas ir Edgars Lediņš, un es rakstu, kad es gribu nopirkt tos putniņus, un kurus es gribu nopirkt, un tas puisis man nevis piedāvā. Vīrietis nevis piedāvā atsūtīt pakomātā, bet piedāvā Rīgā satikties. Es domāju, labi, var arī satikties. Un tā mēs ar viņu satikāmies. Iznāca vīrietis ražana auguma ar, kas viņam bija, Skyforgers, krekls Skyforgers. Un es domāju, tur kaut kas ir. Un tad mēs pamazām sākām laikam par to Skyforgeru runāt un par ko. Un izrādījās, ka viņš nodarbojas ar putniem. Un faktiski mūsu ceļš uz ornitoloģijas biedrību ir caur Edgaru Lediņu. Viņš apvaicājās, kur mēs dzīvojam. Un atbrauca to mašīnu, nomonitorēja te to tuvējo kvartālu un teica, ka tur ir kāds putns. Trīspirkstu dzenis, jā. Daba man vienmēr ir interesējusi. Visvairāk jau laikam tiešām bija tie kukaiņi. Un tad mēs iestājāmies biedrībā, un mums nāca vienmēr tā avīze, es atceros, no biedrības. Un tas bija 17. gadā, kad bija ornitoloģijas nometne.
Un ar to patiesībā man viss daudz vairāk sākās, tāpēc, kad es uz nometni aizbraucu, es apzinos ar jauniešiem, kas tajā laikā jau par to visu interesējās un jau bija tajā visā iekšā. Un tad sāku braukt arī uz papi. Un, jā, man ar putniem visvairāk sākās no tā tas viss. Un tad tālāk jau bija dažādi pasākumi un tam līdzīgi. Tad, kad es iestājos universitātē, dažādu situāciju un pārdomu rezultātā es nolēmu, kāpēc man nepamēģināt atgriezties pie tā, kas man interesēja bērnībā, kas bija kukaiņi. Un tas tik veiksmīgi un tā dabiski izdevās, ka tagad es vairāk darbojos ar kukaiņiem, bet putni jau arī nekur nav pazuduši. Mēs veicam plēsīgo putnu monitoringu kopā ar tēti. Un nakts putnu arī? Jā, plēsīgie dienas un nakts putni. Jā. Ko organizē Andris Avotiņš un Jānis Reihmanis. To mēs šogad 3. gadu veiksim. Atceros, kā Avotiņš man uzrunāja, un tomēr bija maz satraukums par to, vai es mācēšu tur tās balsis atpazīt. Un tā, bet viņš iedrošināja, ka to var ar laiku iemācīties un viss būs kārtībā. Jā, 1. gads ir viss satraucošākais, bet mums ļoti patīk abiem to kopā darīt. Patiesībā mēs to darām pat bieži vien trietā, jo Jākabs tiek ņemts līdzi, jo mēs šeit lauku caunītēs uzturamies ļoti bieži, un es viņu, teiksim, pa nakti vienu pašu neatstāšu, tad es viņu ņem līdzi, jā, viņš piedalās un arī klausās uzmanīgi, protams, ka varbūt ne visu laiku viņš var izturēt, bet viņam patīk, un es ceru, ka arī maza daļiņa kaut kādā veidā šādā, kad, teiksim, viņš ir klāt, varētu ieinteresēt viņu arī tālāk interesēties, varbūt par putniem, bet to jau laiks parādīs. Dažreiz paliek garlaicīgi. Tā lieta. Vienkārši braucot. Pirmais risinājums ir grāmata, un otrais risinājums planšeta. Tie ir 2 vienīgie risinājumi. Vai ir ēdiens? Tas arī man. Tā kā noņem miegu. Nesanāca atkal. Nesanāca baigi labi. Vienkārši es skatījos datorā. Skatījos caur YouTube shortsone. Un tad parādījās kaut kāds video. Kāds puisis teica, ka viņa tētis var to izdarīt. Viņš mēģināja to izdarīt, tad beigās parādīja instrukcijas, izmēģināja, pirmie sanāca. Es domāju, kas bija vēlna? Kā man sanāca? Pilnīgi. Jā, principā tā. Viņš izdara šitā, un tad izdara šitā. Lai sanāktu skaņa, apakšējās lūpas šiten un augšējās lūpas aiz šitajām daļām. Un vienkārši puš. Gaiss aiziet iekšā. Gaisa spiediens izveidot to skaņu, vienkārši iziet ārā. Un apstāmies, vai šitien nav caurumi. Šitien. Un tad ir. Es vispār neesam tur es arī nemāku piedalījušies šajā procesā. Pat mani skolas draugi prasīja, kā es to varu izdarīt. Viņi mēģināja. Bērniem dabu iemācīt tādā klasiskā veidā, kā mēs saprotam ar iemācīšanu, diez vai varēs. To var parādīt ar savu piemēru, ņemot viņus līdzi, dodot šo iespēju, un tad jau viņi paši vai to uzsūc, un, teiksim, pēc tam tālāk sev dzīvē redz kā daļu, vai arī viņus tas vienkārši neinteresē, un tu redz, ka viņi iet citā virzienā, jo, būsim arī godīgi, kad pasauli ir dažādi cilvēki, jo dažādi ir vajadzīgi gan datorspeciālisti, gan fanātiski ornitologi, gan zinātnieki, gan biznesmeņi, gan sportisti. Kas būs konkrēti mūsu bērni vai citi bērni, kuriem domā, to mēs nezinām, bet šo te iespēju dot un ņemt viņus līdzi un parādīt, tā varētu būt formula. Tālāk jau būs viņu ziņā, kā viņi, teiksim, savu dzīvi izvērtīs vai saistīs vai nesaistīs ar to, vai viņiem patiks vai nepatiks. Mums mājās ir putnu grāmata, kuru tur kopā ir 177 putni. Un vienkārši piespiežot pogu, tā skaņa nāk. Un dažiem putniem ir pat 4 skaņas.
Šobrīd man šķiet, ka man tas viss interesē, zinātniskā darbība. Laiks jau rādīs par to, kas būs tālāk, bet visa tā pētījuma gaita. Man patīk tieši entomoloģijā, kur es darbojos, tas, ka ir tāds tā kā balanss pat tam lauka darbiem, gan arī darbiem laboratorijā, gan arī sanāk ar datiem pastrādāt. Tas process viss ir tas, kas man ļoti patīk, un tā sezonalitāte, kas ir, manuprāt, zaļā biologa darbam, kad vasarā tad tu vari braukt un ievākt paraugus, ziemā sanāk vairāk ar datoru darbiem un tam līdzīgi. Šobrīd man šķiet, ka man tas tā kā ļoti patīk, jā. Tas, kas mūs visus tur kopā, es gribētu teikt tā, ka putni ir tikai daļa no dabas, ļoti skaista daļa. Un tas ir tas, ko, teiksim, man kā, teiksim, 6 cilvēku ģimenei, ko gribās iedot, tas ir sajust šo te dabu. Un ja tu esi tikai dzīvoklī pie televizora vai pie datora, to tu īsti nevari izbaudīt, tāpēc šī te iespēja būt laukos, viņa iedod, teiksim, sataustīt šo te saikni, kas ir ne tikai putni, tie ir kukaiņi, tie ir pļavi, mūs interesē ārstniecības augi, arī dārzkopība un citas lietas. Un mēs kopīgi liekam būrus, Jēkabs, pieņemsim, nāk un piedalās, palīdz taisīt. Mums ir salikti ļoti daudz kur būri, un tā kā Betī bija pat maziņa, vēl nebija iestājusies ornitoloģijas biedrībā, tad mēs likām pūcēm būri. Tas tā ļoti skaisti skan pūces būris, bet patiesībā tie, kas to pūces būri ir taisījuši un likuši, viņi noteikti zina, ka tā ir maza suņu būda. Urāla pūcei pat ir diezgan tā, un tas nav viegls process, un Betijai bija 10 gadi, 11 gadi, jā, un Paula bija pavisam maziņa, kad viņas abas stāvēja lejā, un es to būri viens pats vilku ozolā ar striķi, un tad vēl gāja garām kaimiņi, viņi tur stāv un skatās uz tā ceļa un prasa man. Ko jūs tur dariet? Es saku, kā redziet, lieku pocē būri. It kā tas, teiksim, viņiem jau skaidrs, ka tas nav, teiksim, viņi nezina, vai tas ir pūcē. Ja? Tā kā mēs tā principā arī tā pirms ornitoloģijas biedrības bija šī te jau būrīšu likšana tam līdzīgi. Tā ir tā iespēja sajust, jo tas mans mērķis jau ir tāds, kā es saku, mans moto ir universāls cilvēks. Universāls cilvēks manā izpratnē ir tas, kurš var ļoti, ļoti daudzas lietas darīt virs vidusmēra, nedaudz vai daudz virs vidusmēra. Un tāpēc arī šī te, teiksim, iespēja laukos būt kopā, un putni ir viens skaists sadaļa. Un arī, teiksim, tas, ko mēs stādam vai daram šeit, arī ir saistīts ar putniem. Teiksim, stāda ļoti daudz korintes. It kā jautājums, vai ne, kāpēc korintes? Korintes priekš putniem tā ir daudziem delikatēs, ja strasdi viņas apsēduši, viņas ir barotnes, teiksim, pīlāģi tiek sastādīti, un teiksim, man arī veidojam šeit tādu tā kā, caunītais mini ekosistēmu, kur viss ir tā kā līdzsvarā, kā es teicu, jo cilvēks ir tā kā līdzsvarā un attīstās pilni, tad arī, teiksim, mūsu mazā ekosistēma ir līdzsvarā, jo, ja būtu tikai pļava, tad būtu, protams, grieze un citi pļauju putni, bet, teiksim, tad nebūtu varbūt pupuķis, nebūtu strazdiem vieta, baltai cielavē un tam līdz. Tāpēc mums ir gan pļauts sakops zāliens, gan pļavas. Mums ir pļavas takas, kur Betī var pētīt kukaiņas, tauriņas, kukaiņu māja. Un tas ir tas, kas vienojo, un putni, es saku, tā ir tā viena skaista sadaļa, kura mūs vieno, un vispār uzvārds mūs vieno, jo mēs esam, kā teikt, rubeņi. Tā kā tā, un arī dabā, ja mēs kaut ko izējam un skatāmies, tad putni arī ir tas, ko mēs pievēršam uzmanību. Kas ir vēl saistībā ar ornitoloģiju ģimeni, te mums šeit ir bijusi Latvijas ornitoloģijas biedrības reģionālo grupu, Sajiets, ja nemaldos, tas bija, tad mums ir bijuši ar Pēteri Dakni jaunie ornitologu darbnīcas, kur bija būrīšu taisīšana, un tad arī bija jaunie ornitologi, bija atbraukuši arī pie mums. Tā kā arī tāda ir saistība, ka šeit ir ciemojušies diezgan daudz ornitologi. Pirmām kārtām ir zināšanas, ko tu tomēr uzsūc un skaties, jo te bija dažādi informatīvi, teiksim, uzstāšanās, un tu, teiksim, šādā veidā tieši un netieši tiec informēti. Otrs noteikti ir tas, ka tu iemācies saklausīt, jo tu vienkārši sēdi laukā, dzer kafiju, un tev ornitologs pēkšņi pielec un paņem aparātu un skrien bildē, un tu uzreiz skatīties, jā, plēsīgais putns nobildēts. Sākam pievilkt tuvāk, kas tas ir, stepes lija. Jā, teiksim,
tās ir tādas lietas. Un, protams, arī sausais atlikums materiālais ir būrīši mums palika pēc Pētera Dakņa darbiņas, kuras mēs visus salikām. Manuprāt, tas iegūms ir arī tie cilvēki, kurus mēs esam caur ornitoloģijas biedrību satikuši un iepazinušies. Un noteikti bez caunītēm nezinu, vai mēs viņus pazītu, jo mēs esam kaut kādu laiku pavadījuši ar viņiem kopā. Un faktiski viena daļa to cilvēku jau ir arī tādi labi draugi, kuram tu vari piezvanīt, ja kurā brīdī pavaicāt padomu vai no viņa kaut ko uzzināt, ko tev vajag. Jā, nu, tas ir tāds paziņu draugu loks. Ar putnēm saistībām vislabāk patīk, jā, nu, lai tos putnus redzētu, protams, tev ir jāiet dabā. Un ne jau tikai uz putniem tu dabā var skatīties. Tur ir gan augi, gan kukaiņi, gan kopumā var, nu, kā bioloģijas zināšanas jau kaut kā jāpielieto arī tās, kas universitātē iegūtas, tad tu vari spriest kaut ko par procesiem, tāpēc, ka tur aug, teiksim, konkrēts augs. Un, jā, man patīk tas, kā var iemācīties to dabu nolasīt, tā kā no grāmatas, ka tu iemācies, ko tās konkrētās lietas nozīmē, un tad tu tādu kopu ainu iegūsti par to visu. Tā kā man tas ir tāds, tas viss kopā man ļoti patīk. Pirmām kārtām patīk pārsteiguma moments, tad, kad mēs, teiksim, veicam uzskaits, tu nekad nezini, kas tev pretīm atsauksies vai atsauksies. Un otrs būtu tāds, ka arī pārsteiguma moments, ja tu ikdienā esi ārā, vienalga, ko tu dari. Vai tu dārza darbus dari, vai tepat mēs diškokus meklējam, vai vienkārši pastaigājies. Arī šis te pārsteiguma moments, ka tev paverās tās, teiksim, ainas, kuras tu varbūt speciāli ejot nemaz nenovērosi. Tu strādājot redzi, kā lauku piekuns dzenās pakaļ mazajiem putniņiem un kā viņi visi sarosās un mēģina aizstāvēt. Tu, teiksim, redzi, kā peļu klijāns medī vai garastītis savā starpā kāvās toreiz, kur es safilmēju. Tas ir tas. Tad drīzāk, ja tu esi dabā, šo pārsteigumu momentu dabūni nejauši, nevis, ka tu speciāli kaut kur eji, koncentrējies un gūsi, tad parasti nesanāk. Drīzāk jau tad ir tas pārsteiguma moments, ka tu redzi to dabu savā visā krāšņumā un tu esi vienkārši tur līdzās. Tādā ziņā. Es gribētu teikt, ka manas zināšanas par putniem ir stipri infantīvas. Tāpēc man jāpiekrīt Jānim, ka man vienmēr ir pārsteigums satikties ar tiem cilvēkiem, kas to dara. Un tur es varu uzzināt tik daudz, kā es, piemēram, vienmēr atceros, ja man jāstāst ir par putniem to sižetu, kad šeit bija Pēters Daknis ar jauniešiem, un viņam izdevās to pūci noķert. Un man bija liels pārsteigums, ka viņš ienesa pūci virtuvē un pavaicāja, vai tev ir svari. Es domāju, ko viņš grib darīt. Un es viņam iedevu savus svarus, uz kuriem es parasti svaru miltus, un viņš tur svēra pūci. Un viņš uzlika to pūci ar mugurpusi uz svariem, un viņa tā arī guļ. Un es domāju, vai cik interesanti, es mūžā to neuzzinātu. Un tas ir tā, ka tu saskaries ar tiem cilvēkiem, kas to dara, un tu liekas tik forši, ka viņi to dara. Bet ar to vēl sižets nebeidzās. Es prasīju toreiz Pēterim, un kā jūs nosakat, vai tas ir puisīts vai meitenīte. Un viņš paņēma to pūci, un tā pūci tā arī guļ, un viņš iepūš viņai tur tajā vietā. Un es neatceros, kādu dzimumu viņš nosauca, bet man likās tik pārsteidzoši, ka viņš iepūta tajās spalņās, un viņš nosauca to dzimumu. Es domāju, kā viņi to nosaka. Un tas ir tāds pārsteiguma moments. Jā, es varu atšķirt. Pūces noteikti atšķirtu, bet jā, man tur ir daudz jaunumu. Jūs man varētu nepārtraukti pārsteigt ar putniem. Visvairāk bieži vien traucē apstākļi. Vispār esmu ļoti salīga, man viegli paliek augsti. Un jā, es braucu uz papi, ik pa laikam brīvprātīgi padarboties, gradzinot putnus. Un, ja tas ir tāds jau rudens kārtīgs, tad iet naktī uz pūču tīkliem mēdz būt arī neīpaši patīkami, jo vienkārši ir augsts. Tā kā man, laikam, šī daļa mēdz visvairāk patraucēt. Es pat nezinu, vai man kaut kas ļoti tā, varbūt tās rada kaut kādas neērtības vai kā. Drīzāk varbūt tas, ka tie labākie novērojumi ir tad, kad tev nav blakus kamera vai fotoaparāts un, kad, kā teikt, nevar pagaidīt drusciņu. Ja? Teiksim, tas ir drīzāk, jo tā ļoti, kā jau es iepriekš teicu, sagatavoties, ja, ka tu tā nobriedīsi sestdienu un tad aprīkosies ar brangām sviestmaizēm un kafiju un labiem aparātiem un būs, bieži jau nav.
Un tad ir citreiz tu vienkārši redzi tos novērojumus, tad, kad vismazāk tu viņus gaidi, un tad arī, tas drīzāk varbūt ne jau gluži kā kaitina, bet liekas, šitais aizgāja garām. Protams, ka ir izdevies arī piefiksēt, paspēt var piefiksēt, tā kā, teiksim, tepat caunīties stāv pie akas, un es nezinu, vai es pirtslotas sēju agrā rītā vai vācu, laikam, piparmētram, un tu pagriez galvu, un tev burtiski 1,5 metru uz egles zara apodziņš sēž. Un tad viņš bija ļoti paklausīgs. Es stāvēju kā sastintis, viņu vēroju. Es pat paspēju mierīgi pavirzīties zem akas jumta, uzkāpt otrā stāvā, paņemt fotoaparātu, viņu nofotografēt, viņš ir sabildēts. Viņš bija tur kāds 7-8 minūtes, viņš bija ļoti pacietīgs. Bet ir bijis tā, ka peļu klijāns medī tepat man deguna priekšā, un tu redzi, kā viņš ķer. Un tu neko tur nevari nofilmēt nekā, jo tev vienkārši jāizbauda tas mirklis, tas notiek ātri. Un tad man ir bijis iespēja novērot, kā tas gan nebija caunīties, bet citur, kā vanaks noķer vārnu, vai viņa bija slima, vai viņai kas bija, un kā vārnu bars dzenās pakaļ vanagam, lai viņu aizstāv, un tas vanaks palaiž to vārnu vaļā. Viņš saprot, ka nebūs īsti labi, ka viņš to laupību nevar tik ātri tikt projām. Tad ir pupuķi pāris, mums ir regulāri, tu pie pirts staigājot, vienkārši apgulies, bišķi iztaipīt muguru, tev zivju dzenītes turpat tās laižās. Protams, ka es viņu gribētu nobildēt, un tev atliek tikai pavērot. Daudz tādi ir. Tā kā es arī teicu par to stepesliju, un tas viens no mūsu piedzīvojumiem ar Betiju bija, ka mums bija plēsīgo putnu monitorings, un tu atskaņo un klausies un pastaigāji, skaties, reku viens planē, bet tas ir lielāks nekā peļu klijāns. Bet tie labāks fotoaparāts, kamera laikam, es teicu, nāca fiksi nobildē. Viņa nobildē, apskatāmies, aizpār parādījām vairākiem ornitologiem klinču ērglis. Man pat nebija labs fotoaparāts, man bija telefons, un nekāda labā kvalitātā bildē nebija, burtiski. Knapi kaut ko varēja redzēt, un es rādīju Ivo Dinsbergam un Andrim Avotiņam, un viņi abas divi saka, jā, klinču ērglis. Un es domāju, pēc tādas mazas bildītes tur knapi kaut ko var saredzēt, bet varēja pateikt to sugu, jā. Necerēju, ka varēs pateikt. Mums, man liekas, ka tāds foršākais piedzīvojums abiem ir bijis par urālpūci. Tajā pašā plēsīgo putnu monitoringa ietvaros nakts akustiskajās uzskaitēs ir jāizmanto arī urālpūces balss. Un mēs jau, protams, necerējām. Tas bija pirmajā gadā, kad mēs to monitoringu veicām, un mēs atskaņojam to balsi, un tā kā dzird, tā kā atsaucās kaut kas, mēs abi divi sastingstam, un tā urālpūce bija burtiski mums virs galvas. Iepriekš viņa nebija atsaukusies, viņa bija izlidojusi, vai jau tajā brīdī atradās. Tā tiešām, paskaties, un tu dzirdi, ka viņi tur pašā augšā sēž, un tas bija tāds, man liekas, īpašais moments. Pāris bija. Jā, un pēc tam atsaucās arī otra. Protams, ka tajos brīžos, kā Jānis jau iepriekš minēja, nav tas fotoaparāts, jo mans īpašais mirklis ar putniem bija, es redzēju, kā pupuķis kaut ko dalīja ar vāveri. Ticiet vai nē, tas notika tepat pie klēts virtuves logas. Atceros, kā tagad gaidīja kaut kādu grupu, cepa maizi, mīkla, uz rokām mīkla. Protams, ar tādām rokām arī telefonu pat nepaķersi. Un es redzēju, kā tas pupuķis tā kā tai vāverēja kaut ko paskrien uz priekšu, un tā vāverē kaut tam pupuķim. Un tā viņi tur kaut ko dalīja, bet pēc tam viņi, protams, ka pazud. Tad, kad jau es biju ar tīrām rokām, protams, ka viņi vairs tur nebija. Tas bija tāds īpašais moments. Bet mani besītu jau principā jau tas pats monitorings, ka man pateiktu, Santa, tev te būs jāsēž tagad 3 stundas, tumsā kaut kur un jāgaida kaut kāds sauciens. Tas nav priekš manis. Santa, darot to, kas viņai vislabāk patīk, mēs pēc tam viņai īsi atstāstam un parādam koncentrētā veidā, kāda ir bijuši mūsu rezultāti, piedzīvojumi, un tas viņu absolūti apmierina. Viņai ir interesi par to lielu, bet pati viņa droši vien negribētu. Viņa izdara citas vērtīgas lietas, jo, kā tas nereti ir, ne jau vienmēr ir, kā teikt, vērtīgi ir tie, kuri konkrēti kaut ko dara, ļoti vērtīgi, tikpat vērtīgi ir tie, kas palīdz to darīt, tiem, kas to dara. Es domāju, ka visīpašākais putns laikam tomēr mūsu uzvārdu putns. Jo kādreiz to redzēt un satikt man būtu
pavisam īpašais putns ar īpašo satikšanos. Saprotu, ka nekur tālu jau nebūtu arī jāmeklē, bet kaut kā vienmēr ir bijis tās ikdienas rūpes tik daudz, ka es saprotu, lai novērotu rubeņus, tur ir īpaši jānokoncentrējās agrā rītā un augstumā jāiet klausīties un atrast, kur viņi rubina. Es neesmu to izdarījusi. Es ceru, ka es dzīvē kādreiz to dzirdēšu. Bet, ja tā jāsaka, tādas īpašās attiecības ar kādu putnu, tā droši vien ir pūce, tāpēc, ka to šeit ir, manuprāt, ja drīkst tā teikt, pietiekamā daudzumā, jo attiecības ar pūcēm mums ir gan caur to, ka viņas reizēm lido mašīnai pa priekšu, kad mēs braucam uz pilsētu, gan arī ar to, ka bija viena nakts, kad man bija jāpavada ārā. Un es nobijos jau no tā, ka man pār galvu ļoti zemu aizlidoja sikspārņu bariņš, bet vēl vairāk es nobijos, tad, kad es sapratu, ka man pār galvu ir pārdojis kaut kāda maza muciņa. Un tikai pēc tam es sapratu, ka tā ir pūce, kura dodās aiz tiem sikspārņiem. Tas arī bija. Un es sapratu, ka viņai bija vienkārši, viņa lidoja bez skaņas. Un ja tu esi tumsā viens pats, grāvja malā, un pirms tam ir jau, tu jau no tiem sikspārņiem nobīsties, un pēc tam vēl tāda muciņa pārdo pāri. Un pūcītes, jā, un kā Jānis vēl teica, apodziņi, tad pūcveidīgie, laikam pūcveidīgie, jā. Man ļoti patīk melnais mežastrasts. Liekas, tie pieaugušie tēviņi ar dzelteno knābi ļoti eleganti izskatās, un viņi asociējās ar tādiem siltiem, jaukiem vasaras vakariem, ar to, kā viņi krūmos dzied. Es teiktu, ka mans mīļākais putns ir urālpūce. Un gan pēc izskata, gan arī pēc tā, ka jau pašā pirmajā mūsu uzskaites brīdī mēs viņu arī reāli principā redzējām, cik siluetā var redzēt un dzirdējām. Jā, urālpūce ir mans mīļākais putns. Bikšēnais apoks. Bet tas putns vienkārši izstāsta patiešām mīlīgi. Tas grāmatā ir vecais viņālies. Vecais izstāsta labāk. Vienu reizi mums izdevās tādā pašā kontrola punktā, kur ir urālpūces, arī dzirdēt bikšēno apogu, bet pēc tam tā bikšēna apoga tur vairs nav bijis. Bet mēs par šo diskutējām. Kas par iemeslu, man grūti teikt. Vai mēs viņu dzirdējām vai nē, jo tas bija ļoti klusi un ļoti tālu. Toreiz mēs viņu abi dzirdējām, bet bija viena reize, kad dzirdēju tu, bet man šķita, ka nebija. Ja man parādītu, sāktu ķauķīšus parādīt un vispārējais, es domāju, es tur sapītos ātri vien, bet teiksim, ja kā Santa saka, ka viņai tā bilde ir stipri tumša, tad tur, protams, uz viņas fona varbūt es izskatos stipri gudrs, bet ja man būtu jāsēž jau blakus Betijai, es jau būtu jau pakāpīti zemāk savās zināšanās. Un droši vien Betija attiecībā uz kādu citu, varbūt, kurš ir daudz advancētāks, justos līdzīgi. Bet tā ir normāli. Justies viszemāk pareizi. Šis jau nav tāds dalījums. Tas vienkārši kā piemērs. Ja neatkārto, ļoti ātri piemirstās. Un šķiet, tas šobrīd ir noticis arī ar mani. Esmu tik ļoti pievērsusies kukaiņiem, jo kukaiņu sugu ir tik daudz, ar putniem pat nesalīdzinās. Un tur ir tik daudz ko darīt, ka putnus mazliet tomēr esmu diemžēl atstājis novērtā. Tā kā darētu atkal atkārtot visu svarīgo. Tur jau jāstāst tādās lielās tabulās, un tad jau tu vari tādu kopu vainu redzēt. Ir grupas, kuras noteikti pazīst daudz labāk nekā citas, piemēram, grūtiet ar bridēju putniem. Daudz labāk ar visiem mazajiem dziedātāju putniņiem. Tos es jau tā kā tajās labi orientējos, piemēram. Braucot uz papi, tik daudz, kas ir turēts rokās, ka no tā arī ļoti daudz var iemācīties. Manuprāt, ir kaut kāda mūsu sabiedrības daļa, kuriem viss ir slikti. Jebkas, kas ar viņu notiek, ir slikti. Bet, ja viņi uzdotu jautājumu, ko viņi ir darījuši, lai šajā sabiedrībā un šajā apkārtējā pasaulē vispār būtu labi, tur viņiem būtu jāatbild pašiem sev šo jautājumu. Ko tad es esmu darījis, lai man būtu labi, lai varbūt arī citiem būtu labi. Tad, kad man ir labi, tad es arī spēju dot, lai arī citiem ir labi. Un, manuprāt, tas ir mūsu gadījums. Es gribētu apgalvot, ka jā, mēs jūtamies labi. Un mēs arī no tā, ka mums ir labi, mēs varam dot arī citiem.
Un, kas saistās tieši ar Ukrainu, tā ir tiešām ļoti smaga tēma, man liekas, ne tikai man konkrēti vai mūsu ģimenei, bet tā visai tautai ir ļoti svarīga, smaga tēma, manuprāt, tāpēc arī latvieši laikam tik ļoti iesaistās šajā palīdzībā. Jo es vēl ar vienu, kopš karš ir sācies, nevar teikt ar lapatiku, drīzāk novērtēju to, cik labi ir vakariņas ēst savā virtuvē un vakaros aizmigt savā gultā. Un tas, laikam, ir tas dzinulis, kurš man lika uzdot sev jautājumu, kāpēc man sākotnēji uzsākot brīvprātīgo darbu Ukraiņu atbalsta centrā, lika tur braukt un tajā visā piedalīties, bet pēc tam jau pat tagad iesaistīties arī un būt darbiniekam sociālajā dienestā, lai palīdzētu Ukraiņiem. Es vienkārši nevarēju nosēdēt mājās. Es sapratu, kā arī ar visu to lielo daudzumu interešu, kas man ir, putnošana, kā jūs saprotat, ir mazākais varbūt no tā visa, bet man patīk rokdarbi, man patīk dažādas lietas. Es vienkārši, kad uzsākās karš, sapratu, ka es nevaru vairs nosēdēt. Es nevaru pat zeķi vairs nodīt. Man ir kaut kur jābrauc un kaut kas jādara. Un tāpēc varbūt, tāpēc man ir svarīgi, lai ar savu darbošanos padarītu to pasauli nedaudz labāku. Tas atslēgas moments būtu tas, kad īstajos brīžos ir jādara īstās lietas un jāsaprot, kādā secībā viņas iet pēc svarīguma. Tikai tad mēs varam kaut ko dzīvē stipri jēdzīgu un nopietni izdarīt. Un, ja mēs teiktu, ka mums neinteresē politika un kas notiek Ukrainā un pētam bitīcē vai kaut ko citu, tad tā būtu drīzāk melošana sev, jo ja kaut kas līdzīgs notiek pie mums, tad neinteresētu ne bitīts, ne putniņi. Par to neviens vairs neinteresētos. Līdz ar to, ja teiksim, ir tāda lieta, ko mēs redzam, kas notiek, tad tas, ko mēs varam darīt, ir vismaz nedaudz pielikt savu roku un palīdzēt, jo, ja saliek kopā šādas mazas palīdzības, tad veidojas kaut kas liels, un priekš mūsu tautas tas īstenībā būtu ļoti svarīgi, jo mēs esam to līdz kaulam izjutuši. To, kas tur notiek un kas ir bijis arī pie mums. Līdz ar to es teiktu tā, ka tas svarīgums, viņš arī ikdienā būtu jāizvērtē, jo tad tu vienkārši vari ļoti daudz ko izdarīt. Ja tu sāc ar nesvarīgo, tad līdz svarīgākam nekad dzīvē netiksi. Un ja mēs runājam par, teiksim, tādu aktīvu pilsonisku iesaistīšanos, tad, protams, ka visu vajag ar mēru. Nedrīkst pārspīlēt, jo, teiksim, nedrīkst arī apdalīt sevi, bet tam ir jābūt līdzsvarā, ko jau mēs atkal pašā sākumā minēja, ka šis līdzsvars, tas ir tas, kas uz pie kā ir jāturās. Ir jādod gan pašam sev, gan ģimenei, gan apkārtējiem. Un, ja tu to līdzsvarā dod, tad ieguvēji visi. Spārnotais padoms ir nesatraukties, ka tu kaut ko nezini, nemāki vai nobīties no tā, ka kaut kas varbūt tev nepazīstams, svešs. Es arī nepretendēju uz ļoti daudzu putnu sugu pazīšanu. Protams, ka es pazīstu, bet ne tu, tā kā ornitologi, vienkārši nav jābaidās, bet ir jāklausa tām savām vēlmēm, interesēm, kas tev patīk, un tad pārējais viss saliksies. Vienkārši jāsāk darīt, un bez iešanas dabā nekā cita nebūs. Tā tur neko neizdarīs. Var jau, protams, arī ar grāmatu palīdzību vai ar YouTube to visu apgūt, bet tas nav tas, jo tie iespaidi, kā teikt, dzīvajā sauleslēgta saulesrietes migla, to nevar sataustīt. Tas ir jāredz, un to var, kā teikt, ir jāsāk kustēties. Tie, kuri varbūt tās sevi negrib piespiest, jāpiespiež, un tad pavērās cita pasaule, tad jau aiziet tā kā teikt, ka kāds tev pastumj. Vienmēr sakot, ja tu par kaut ko interesējies, tad tas aizies. Ja tu ne par ko neinteresējies, tad tev var piedāvāt visu kaut ko, un tā, teiksim, cilvēku ikdienu izdēļot ir neiespēja, ja viņš pats nav gatavs kaut drusciņu izdēļot savu ikdienu. Un tās iespējas jau ir visdažādākās, un putni ir viena no tiem. Katram ir iespējas arī veidot, kā es teicu, ka mēs caunīties to savu mini ekosistēmu, to var izdarīt arī mazdārziņā vai vēl kaut kur, teiksim, mums sakarā to, ka mums arī skaitās lauku sēt latviskām tradīcijām, teiksim, mēs sējam kaņepes, un tad es viņas atstāju. Lai putniņi var iet baroties, un daudz citas lietas šādas, kuras var integrēt ikdienā un tādām mazām lietiņām sākt. Nevajag kaut ko ļoti, ļoti lielu, un tas jau, teiksim... Kaņepēm var piekasīties, bet saulespuķis jau tur arī saulespuķis arī. Tās kamēr uz virbuļi vai kas tur nav izdarīt. Kaņepes ir ilgāk viņā.